Pirms nepilniem 30 gadiem Maļinovas pagastā sāka strādāt zemnieku saimniecība Ainava, kuru tās īpašnieks Valērijs Ančevskis izveidojis uz paša vadītās paju sabiedrības bāzes. Sākuši ar 100 hektāriem zemes un vecu tehniku, bet nu tā ir viena no lielākajām zemnieku saimniecībām novadā, kur graudaugi un rapsis tiek audzēts 1200 hektāru lielā platībā. Pa šiem gadiem īstenoti vismaz 20 projekti, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus tehnikas iegādei un saimniecības attīstībai. Valērijs bija pirmais zemnieks Latvijā, kurš pirms 17 gadiem ieviesa bezaršanas tehnoloģiju, kas ir videi draudzīga, jo nesārda augsni, neiejaucas tās struktūrā, saglabā tajā augu kultūrām vajadzīgos mikroorganismus un arī aiztur mitrumu. За наутилом будущее, потому что другой нету, другого выхода нет. Энергоресурсы дорожают. Ну, я так скажу, что можно на наутиле процентов 50 это железно сэкономить топливо. Вот такая история. И зарплаты, и всего остального. Надо меньше людей. Pašlaik uzņēmumā nodarbināti 17 cilvēki. Saimniecības galvenā niša ir graudaugi. Liela uzmanība tiek veltīta to kvalitātei, jo tā ir noteicošā graudu realizācijā. Savu produkciju saimniecība pārdot uzņēmumam Baltic Agro. Вообще крестьянин это не профессия, это образ жизни, который трудно с него свернуть, его трудно начать, но и трудно его бросить. Я говорю, если все правильно организовать, и у тебя нормальная техника, то можно и выходной иметь хотя бы 1 неделю, и зима у тебя свободная, двери закрыл на ключ и поехал в теплые страны на всю зиму. Только деньги надо заработать. Вот надо поэтому лето пахать так, чтобы аж спина гудела, а зимой отдыхать. Zemnieku saimniecība Ainava ir ģimenes uzņēmums, kur strādā ne tikai pats Valērijs ar sievu Nataļu, bet arī abu meita Valērija, kas izmācījusies par agronomi, un meitas draugs Ardis. Valērija atzīst, ka izvēle par labu lauksaimniecībai un vecāku saimniecībai bijusi pašsaprotama, jo tur pavadījusi visu bērnību, mācoties no vecākiem, kas esot labākie un arī stingrākie skolotāji. Jaunieti ieguva izglītību Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē un saņēma Augšdaugavas novada pašvaldības stipendiju, kas bijis liels atspaids studiju laikā. Valērija uzskata par savu pienākumu turpināt tēva iesākto, palīdzēt attīstīt saimniecību, izmantojot augstskolā gūtās zināšanas. Dažreiz es strādāju kā šoferis, dažreiz es strādāju kā cilvēks, kurš pieved arī pusdienas darbiniekiem. Es aizpildu visas nepieciešamas tabulas, gan augu aizsardzības līdzekļus, gan arī visus iesniegumus ladām. Un es daru daudz ko, bet man liekas, arī mans pienākums ir sekot līdzi tevam, kas ir galvenais, jo es tiešām katru gadu un katru dienu mācos no viņa. Viņš dažreiz varbūt pat nepamana, ka viņš pasaka kaut ko tādu tiešām noderīgu. Es to dzirdu, es pierakstu kaut ko sev, un tad arī to lietoju. Jaunietes zināšanas noder ne tikai saimniecībā. Jau 3. gadu Valērija strādā par pasniedzēju Latgales industriālā tehnikuma Višķu filiālē, mācot topošajiem lauksaimniecības speciālistiem agronomijas pamatus. Tehnikumā Valērija arī pati izmācījās un ieguva traktortehnikas vadītāja tiesības, lai jebkurā brīdī varētu strādāt ar lauksaimniecības tehniku. Pašlaik saimniecībā algotu darbu strādā 2 Valērijas audzēkņi. Tā viņiem ir iespēja gan gūt praktiskas zināšanas, gan nopelnīt konkurētspējīgu algu.